Klausies Nacionālo. 42. sērija Marija Bērziņa un Līga Zeļģe. Esiet sveicināti Nacionālā teātra 105. sezonas 2. podkastā. Un šodien pie manis ir viena burvīga viešņa, mana kolēģe, aktrise, režisore un arī pedagoģe Marija Bērziņa. Čau, Marija! Čau! Es tā zinu, ar katru nosaukumu iesēžos zemāk krēslā. Bet tu būs vēl tā nopietnāk. Marija, tu nāc no tādas spēcīgas sieviešu dzimtas. Tava mamma ir aktrise un tulkotāja. Tava vecmāmiņa Ilga Melnbārde bija pedagoģe un tulkotāja ar lielo burtu. Viņa ir iztulkojusi tādas lietas kā Goldsvertija, Forsaits Teika, Makalovas Dziedonis Iešu krūmā, Džēnas Ostīnas lepnums aizspriedumu un ļoti daudz cits grāmatas. Viņa ir tulkojusi no vācu, krievu, angļu valodas. Es gribēju jautāt tev, cik svarīgas tev ir tavas saknes un vai tās tev palīdz, vai tās tev tomēr traucē tā kā pašai virzīties uz priekšu un atrast to savu ceļu mākslā un pasaulē? Es domāju, ka tas savienojums ir ļoti labs, jo, kā lai to saka, man šķiet, ka teiksim, no tēva puses ir atkal tādi cilvēki, kas ir zemes cilvēki. Tiešām lauku cilvēki. Es saprotu, ka tagad Arnis Krauze papētīja nedaudz mūsu dzimtu tur no Vidzemes puses, ka tur tiešām ir viss Limbaži, Sigulda. Tas ir tāds nopietns lauku cilvēks ar visādām aršanām un visādām loplietām. Un savukārt, tā mammas līnija ir vairāk tāda intelektuāla. Tu esi intelektuāli trešajā paudzē. Lūk tā, bet savienojums kopā, man liekas, ka varētu būt ļoti labi, jo ir gan, ka ir kaut kādas, teiksim, garīgās lietas ar tādām dzīves lietām. Tuvākajā paudzē droši vien, teiksim, man mamma un tētis, tas jau ir daudz, kur ticis atrunāts. Es pieļauju, ka nevienmēr man ir palīdzējis. Skaidrs, man, teiksim, tādā ziņā, kā citi uz mani skatās. Ka viņiem ir kaut kāds priekšstats, viņiem ir priekšstats par to, kāda es esmu. Un es atceros, ka es iestājos aktieros, tad visiem likās, ka es esmu beigusi kaut kādus ļoti daudzus amatieru pulciņus un ka man ir visu laiku kaut kas jādabū nost. Ir tā tēma par to, ka pedagogi saka, ka vislabāk pie mums atnāk kā balta lapa, ka tu neko neesi darījis, studējis. Bet es tik tiešām neko ļoti nebiju darījusi. Man bija viena epizode, kur es pagāju tādā studijā pie tēva burvīgās pedagoģis Lidijas Stiebras, kas kādreiz strādāja Dailes teātrī roku rokā ar Arnoldu Liniņu un Ainu Matīsu. Bet tas bija viens mazs brītiņš, tā kā man nebija, izņemot dailasīšanas konkursu. Es arī piedalījos dailasīšanas konkursu. Es nezinu, kurš Zvirbuls. Tā, nē, bet es domāju, ka es sevi jūtu tos abus, man gribas teikt, un nekur es no viņiem nebēgu. Un reizēm viņi man palīdz, reizēm es apzinos, ka kaut kādas tādas lietas ir visai netīkamas man sevī pašai. Ko man nākas atklāt. Bet neviens jau mēs neesam, kā teikt, bez melniņa. Un tāpēc es domāju, ka es esmu bagāts, man pieder viss, kas ar mani ir noticis. Jo gal galā taču, kungs, cik liela tā līnija ir. Tur ir daudz no tā, ko es nekad neuzzināšu, ko tikai kaut kāda dzirkstelīte uzlec. Bet es domāju, ka tas ir gan. Cik valodās tu runā? Franču ir mana pirmā svešvaloda, pēc tam nāca krievu, angļu, tātad latviešu,
nedaudz līvu, un vēl es drusku mācījos arī zviedru valodu, bet es nevarētu teikt, ka es viņā runāju. Tad es esmu pieskārusies 6 valodām, bet, teiksim, 5 varētu būt tādas, kurās es spēju kaut kādā formātā. Angļu un franču un krievu, protams, ir visbrīvāk, bet, līvu gribētos apgūt vēl vairāk, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Ja tev būtu tāda iespēja, piemēram, padzīvot citā valstī, kur valsti izvēlētos? Sapņu valsts varbūt tā nav, bet tāda valsts, kurā, kad tu esi aizbrauks, tu sajūti, jā, tā ir mana. Tā kā. Zini, es neesmu pārāk liels karstuma mīlis, bet, godīgi sakot, man ir tā, ka, protams, kaut kāda dienvidu lieta man patīk. Man ļoti, ļoti patīk Portugāla. Tas ir kaut kas tāds, kurā ir... tur, man liekas, arī ir visāds sajaukums. Tur ir tas temperaments, tur tā zeme, tur ir tas vīns, un tur arī tā tradīcijas, kā teikt. Jā, bet es Portugālē esmu bijusi vairāk kārt. Noteikti tā ir zeme, kur es gribētu atgriezties. Ļoti mīlu Itāliju, ļoti mīlu arī to pašu Franciju, bet tas ir interesanti. Es nekad neesmu izskatījusi tādu versiju, vai es varētu pavisam nodzīvot dzīvi. Tas, ka es varētu mācīties, vai aizbraukt tur uz gadu, 2 vai 5, noteikti, ka jā. Jo es esmu tas cilvēks, kuram vajag, lai mainās dekorācijas visa veida. Es esmu ļoti zinātnāra un ziņkārīga pēc dabas. Un man liekas, ka tas ir vajadzīgs, bet es, labi, bet tāda, es nevaru iedomāties, ka laikam manas sapņu valstis būtu kāda ziemeļzeme, Norvēģija, nezinu, vai dabas skaistuma dēļ noteikti, lai tur apciemotu. Bet tā gribas, jā. Vēl es noteikti gribētu kādreiz pabūt Dienvidamerikā. Venecuēla. Visas tās lietas. Arī Japāna man šķiet ārkārtīgi eksotiska. Kā priekš ceļojuma galvenmērķi. Tas ir tādas man tādi ķeksīši, kas jāizpild. Bet kaut gan pēc dažiem notikumiem manā dzīvē, kad es piedalījos tādā trakā TV3 senos laikos skriešanas šovā pa dažādām valstīm, es sapratu, ka faktiski izdzīvot es varētu. Tieši tāpēc, ka man ir 2 rokas un 2 kājas, un es ar žestiem varu parādīt to, ko es nevaru pateikt valodā. Tev ir cik valodas? Jā, bet es gribu iemācīties vēl arī, ja man sanāks, tad es gribētu vēl arī spāņu iemācīties. Tas ir tas, ko es vēl gribētu. Tad tomēr tas tev nāk no tās vecmāmiņas, tā zināt, kā ar pēc valodām. Jā, bet es domāju, ka tas vispār ir tāda... zināt, kā ar nāk no visiem maniem senčiem. Man liekas, ka viņi ir bijuši gan pasaules blandoņas, gan uz vietas sēdētāji, bet arī ar tādiem sapņiem galvās. Tā kā tas jā, tā ir. Vai tu atceries... Kura bija tava pirmā loma Nacionālajā teātrī? Jā, es atceros gan. Mēs viņu spēlējām šajā izrādē kopā. Jā. Tad mēs atceramies pareizi. Tā bija Galtma Talka pie Regnāra, pirms 20 gadiem apmēram. Bet es biju 4. kursā tad vēl. Jā? Jā. Jā, viņš mani un Andri Kalnozolu paņēma no leļu kursa. Un tas tiešām bija interesanti, kā Regnārs man ieraudzīja. Mums bija... runas eksāmens, šķiet, ka 3. kursa beigās kopā ar objektu teātri. Mums kā leļu kursa studentiem bija drusku savādāk noteikumi. Mums bija tas pats, kas dramatiskajā teātra aktieriem, plus vēl lēlis. Līdz ar to mēs bijām viens no laikam visnoslogotākajiem kursiem akadēmijā tajā laikā. Un mums bija tas eksāmens, starp citu, man liekas, ka Andrīts, un vienā dienā liek kaut kādi 3-4 cilvēki, jo tas ir lielais gabals, tur 40 minūtes kā minimums. Man ir aizdoms, ka pirms manis Andris Kalnozols šo eksāmenu nenolika. Viņam uznāca melnais caurums. Viņš sāka vienreiz, kaut kas aizmirsās, viņa komisija iedrošināja, teica, Andri, miers, turpinām, atsākam vēlreiz. Viņš atsāka vēlreiz, un viņam nesanāca. Un viņam nācās pārlikt, bet iedomājies, pēc šāda ievada man ir jābūt nākamajai, bet stāsts bija cits. Es iepriekšējā dienā nenormāli saslimu. Tiešām, es pamodos 38 temperatūru. Un es saprotu, ka es esmu tādā pilnīgā vatē, tādā pusdzēruma stāvoklī, es vispār nesaprotu, kas notiek. Es domāju, es neiešu. Un tad es sāku domāt, bļāviens, bet tas nozīmē, ka manis dēļ speciāli būs jātaisa speciāla eksāmena diena.
Un es aizgāju, kā es to eksāmenu es neatceros. Bet es zinu, ka pēc tās Regnārs arī man uzrunāja. Tad acīm redzot, vai nu tur no tā noguruma bija kaut kas tāds īsts un patiess. Nebija laika tad kaut ko pārspīlēt vai spēka. Bet, es domāju, es nezinu, vai tu atceries, bet tā, protams, ir bijusi viena no fiziski izaicinošākajām izrādēm, bet es esmu ļoti lepna par to pieredzi, jo man liekas, tas, ko mēs tur izdarījām, vispār tā izrāde bija ļoti laba. Un tu saņēmi nomināciju? Jā, es saņēmu nomināciju par spilgtāko debiju. Tas ir baigi forši sākumā saņemt nomināciju. Tas tāds baigi labais iedrošinājums virzīties. Un patiesībā sakot, tā ir uzreiz tā atbilde par tiem senčiem, par palīdzēšanu vai nē. Ja man tur bija kaut kādi tur, beidziet man uzskatīt par manu vecāku bērnu, tā kā es arī pats kaut ko varu izdarīt. Es domāju, ka tieši tā pirmā nominācija man tā kā pielika arī punktu tam. Okay. Tagad es varu elpot mierīgi. Tagad es varu elpot mierīgi, un tagad es varu iet tālāk pati, jo līdz tam bija jau tiesa. Man pedagogi arī, es tam piekrītu, un es to zinu, ka katrs attīstas studiju laikā savādāk. Un es biju vēlais ziediņš visā. Man tā vispār ir dzīvē sanācis. Bet es arī tā riktīgi arī atvēros tikai 3. kursa beigās. Ir tādi, kas izšauj uzreiz 1. kursā. Un tad bezvārdu etīdēs, un pēc tam atkal kaut kas ar viņiem notiek cits. Un aizverās, vai arī tā ir, liekas, ka viņi ir pašpietiekami un tālāk neattīstās. Bet man tā šķiet, ka pati, ja es tā sāku kaut kur sajust to garšu un vispār profesijas būtību un sūtību, tā riktīgi 3. kursā, jā. Bet kā ir ar Regnāru strādāt? Viņš ir mainījies pa šo laiku, vai viņš ir palicis tāds pats? Viņš ir tikpat traks, jā, viņš ir tikpat traks, bet man patīk tas viņa kosmoss. Tāpēc, ka tas ideja, kaut kādas lietas ir mainījušās, viņš ir kļūst tomēr konkrētāks. Protams, viņa monologi kā ir vēl joprojām nebeidzami. Viņš skaidro, brīžiem ir tā, ka tu uzdod jautājumu, viņš sāk skaidrot, un tu jau esi pēc 15 minūtēm aizmirsis, ko tu esi uzprasījis. Bet šie skaidrojumi ir tēmā. Jā. Vienkārši tas, ka ir ļoti grūti. Tas, ka aktieris reizēm netiek līdz tā izmēģināšanai. Ja? Mēs sapratām, bet tur vēl ir tā un tā. Bet man liekas, ka tas patiesībā sakot, es nezinu, kā, varbūt tas tagad izklausīsies pēc šausmīgas komplementēšanas, bet nē, es tiešām domāju, ka tas padara cilvēku par mākslinieku. Tieši tas, ka viņš nav noslīpēts. Jā, ka viņam ir dažādi procesi, bet viņi vienmēr ir traki aizrautīgi. Viņš ir radošs, viņš ir nepārtraukti radošs. Uz kuru pusi vienkārši aizšļūts tā radošuma? Es noformulēju, Regnāra izrādes vienmēr ir spēlēt ļoti fiziski grūti, ļoti izaicinoši. Man talka bija pirmais, pēc tam man Skalbi un Valdi bija tāds, ka es biju izgriežama pēc katras izrādes. Arī šī izrāde, viņš man ir sagādājis diezgan ekstremālu atgriešanos, bet es droši vien mēs neteiksim visiem priekšā, lai būtu par kāds pārsteigums. Kaut ko mēs pajautāsim, par ko būs tā izrāde. Es te piedošanu pabeigšu, bet par to, ka fiziski grūti, bet emocionāli viegli. Tāpēc, ka viņš ir, pēc būtības tur kaut kas ir ļoti tāds, ka viņš it kā vienreiz sakot aktierim, nosēžās jau tur tas kaut. Tu varbūt neatceries uzreiz, bet tas kaut kad atnāk ar laiku. Un man liekas, ka tas arī ir forši, jo process ir labs. Tas ir mans pats galvenais, ka process ir labs. Man, ir varbūt retas izrādes, kuras ir bijis ārprātīgi mokošs process un izrāda labi. Varbūt tā izrāda pat ir laba, bet viņu nekad nesagādā vairs tādu baudu spēlēt, manuprāt, ne? Ja process ir bijis mokošs vai prātīgi. Tā var būt. Bet tas ir neticami, bet man vispār liekas, ka man dzīvē ir bijuši tikai pāris reizes tādi. Es vispār saprotu, ka es esmu ļoti, ļoti, ļoti lutināta gan ar lomām, gan ar režisoriem, gan ar partneriem. Jā, tas ir tāds. Es zinu kolēģis, kurš strādā ilgāk teātrī, bet viņi saka, un tad tur tas un tad. Bet varbūt tas saistīts ar tavu atvērtību. Tā kā tu neej ar noliegumu, bet tu ej vienmēr meties ar pilnu jaudu iekšā un mēģini ieraudzīt gan režisorā, gan darbā. To interesantāko, to foršāko un paņemt no tā visu to labāko. Es ceru. Jo man liekas, ka daži kolēģi viņi pat nav izlasījuši vēl eksemplāru, viņam jau nepatīk. Ja? Tā var būt. Tā var būt, bet kur tālāk, vai ne? Bet par jauno izrādi, būs pirmizrādi. Par
ko būs izrāde. Es nezinu neko. Tā kā, un arī skatītājs vēl nezina neko. Par ko, varbūt kādai auditorijai, mazliet pabeigšu šo priekškaru vaļā mums. Zini kā, tas tiešām ir tāds autora teātris labajā nozīmē, jo Regnārs jau pats ir arī šo lūgu uzrakstījis. Es domāju, ka šis varētu ļoti, ļoti, ļoti labi nostartēt uz jauniešiem. Tiešām. Man ir tāda sajūta, jo tur ir kaut kas tāds pārlaicīgs, kas tur nāk iekšā. Bet par ko, zini kā, man liekas, ka tas nosaukums ir ļoti mīļi trāpīgs. Suņu ciema nelaimes lācis. Ir jau, tas jau ir par cilvēku kā tādu, kurš vienmēr gaida, kad atnāks tas laimes lācis, ka būs tā burvinojiņa, kas viņam atrisinās viņa dzīvi. Tas viss ir atkal par to, ka kā mēs kā sabiedrība nekad neredzam, ka mēs paši kaut ko varam izdarīt. Mēs gaidām kādu no malas, kurš mums pateiks, kā jādara. Vai arī kā, un tad pēkšņi, un tad iedomājas, ka kaut kas tāds, tas galīgi nebūs viegls gabals, viņš būs melns, tā tas ir. Jo es negribētu teikt, ka Regnārs ir kļuvis ar gadiem ciniskāks, tā gluži nē, bet tur ir kaut kāda tāda realitātes izjūta viņai ir ienākusi. Protams, redzot, kas te notiek apkārt pasaulē šajā laikā, tur nevar īsti, mums drusku bija visiem tā sajūta, vai atkal nebūs. Tas ir tas, ko ļoti daudz skatītāji saka. Es jau šito visu smagumu redzu ikdienas dzīvē, kāpēc man vēl jānāk uz teātri jāskatās tas. Bet man ļoti patīk, ka viņš tad tajā nosaukumā ir gana didaktiski ielicis to audzināšanas romāns. Jo tas ir brīdinājums par to, kas ar mums var notikt. Jā. Ka tev ir, ka tu dzīvo tādā, noslēgtā komunā, kādā arī mēs dzīvojam teātrī. Tā ir. Un tad, tādi tāda vietiņa, un tad pēkšņi ienāk tiešām kaut kāds cilvēks no malas tāds tīrs un gaišs. Un ko mēs to izdarām? Vai mēs to spējam novērt, vai mums viņu nevajag, vai mēs viņu sačakarējam? Tāpēc, kad mums taču vajag, es tev nepazīstu, tad tu esi bīstams. Tad man vajag tevi dabūt savā, īstenībā par to ir tas stāsts. Ir skaidrs, ka tā tematiskā ideja radās no Lars von Triera Dogvilles, bet es negribu, lai tiešām cilvēki nāk uz Dogvilli, jo tā ir absolūti cita luga tā tēma galvenā arī ir par to, kas tas ir, kas notiek ar cilvēku, kad viņš nonāk dažādu klasisku izvēļu priekšā, vara, materiālie labumi, kas ar viņu notiek. Jā, būs jāiet skatīties. Labi. Tā, Marija, tev ir maģistra grāds režijā. Kurā brīdī tu sajūti, ka režija ir tava lieta, ka tu to vari darīt, ka tu to gribi darīt? Un vai tā nav vientuļā profesija, kā citi saka? Tik daudz jautājumu vienlaicīgi, bet tā. Ir. Un manuprāt, tā tomēr ir vīriešu profesija. Tomēr. Es domāju, ka jā. Līdz ar to es vēl joprojām saku, ka es koķetēju par šo tēmu. Tas tā šausmīgi skan, bet tas varbūt noņem tādu drusku atbildības. Es tā ar vienu kājiņu, bet ir tā. Protams, ka ir tā, tāpēc, ka tas ir punkts viens. Tā, ka tu esi aktieris, tu atbildi tikai par savu daļu. Tā, ka tu esi režisors, tu atbildi par visu kopumu. Un tu nevari vairs pateikt, ko tas man deva. Man tas deva, es esmu ļoti neizlēmīga pēc dabas brīžiem. Bet šajā profesijā tas nedara. Jo tev agri vai vēl tas lēmums jāpieņem. Aktieri gaida. Protams, tas ir viens. Un otrs, viņi piedāvā idejas, kuras ir dažbrīd ļoti labas, un dažbrīd nebūs. Un tev jāspēj pateikt, šis nebūs. Tā, lai neapvainojās. Protams. Un lai piedāvā vēl tā kā. Kurā brīdī es sapratu, ka es to varu. Vai tu gribi pieņemt šo dzīves izaicinājumu? Jā, to es sapratu. Bet par to varēšanu, tas gan ir tāpat kā, man liekas, aktierim, ka katra jauna izrāde sāks no nulles, tu nezini, kur tev tas aizvedīs. Jo tās sastāvdaļas jau ir pilnīgi citas.
Tu nevari tu nevari uztaisīt to pašu recepti tā kā divreiz. Tas nav iespējams. Bet tas, kas man tur, ko es tur redzu un ko es tur gribu vēl atrast, es pieļauju, ka ir kaut kāda tāda nosacīta stiprā puse man, ko es tā kā esmu apzinājusies, ka es pietiekami labi spēju analizēt materiālu. Teiksim, to domas līniju, kas katram tēlam. Jautājums ir, kā tu to realizē uz skatuves, un tas jau ir par praktisko realizāciju. Un šis ir tas, kurā es gribu iet vēl tālāk un dziļāk un skatīties, jo to nevar dabūt teorijā, izdomāt. Tas ir jārada praksē. Kā to pasniegt? To formu, apvienot šo saturu ar formu. Bet tev jau ir padomā kāds jauns darbs režijā vai to tu paturēsi noslēpumā? Šobrīd nav, bet es zinu, ka kaut kad būs. Bet tēma? Tēma. Bet tu vari neatbildēt. Ne, pagaidām es tev neatbildēšu. Tas ir, zini kā, attiecību tēma mani arvien turpina interesēt, jo es laikam tādas... Jā, es abrīnoju, teiksim, kā strādā Valters Sīls un teiksim, visas tās sociālās lietas. Tur ir jābūt ļoti, ļoti ietrenētam degunam uz šo te. Viņš arī sociāli aktīvs. Jā, uz viņu, bet šis arī ir tas, par ko, teiksim, man ļoti liels prieks, ka šobrīd Valtera jaunā izrāda Terors ir tik ļoti, ka tas ļoti labi strādā, ka to var redzēt, ka arī skatītāji ir tiešām ļoti, priecīgi par šo te domu mežģi, kas tur ir. Un tas ir labi, jo tas ir tāds ļoti akūts svarīgs. Bet, zin kā, es domāju, ka tas, protams, šīs tēmas aug un attīstās līdz ar mani, jo, ja tu tas ir tev jārunā par to, kas tev ir svarīgs. Jo tikai tad tas var norezonēt uz kādu citu. Manuprāt, to var just, ja režisors deg par to savu ideju, tad tur nevar nesanākt. Savādāk nedrīkst. Tas ir garlaicīgi. Tu esi arī pedagoģi. Oi, jā. Kas tajā pedagoģijā tev saist un kas tev pārsteidz tajā visā? Un kur tu biji pedagoģi? Jā, šobrīd es vēl esmu nosacīti pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma, vēl neesmu atgriezies Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet es tur palīdzu jaunajiem vokālistiem iepazīties ar aktiermeistarību. Tas stāsts bija arī ļoti interesants. Redz, kā tas ir. Tur ir cik tu ļoti piekrīt izaicinājumiem. Kad es biju pabeigusi maģistrantūras režijas, man piezvanīja pēc kaut pusgada jauna operas dziedātāja, šobrīd jau arī jau studējoša doktorantūrā, bet toreiz viņa vēl beidz bakalauru. Viktorija. Pakalniece, tagad majore jau. Un teica tā, čau, mēs bijām pazīstams caur mūsu draudzeni Ievu Karevicu, un es gribētu, lai tu taisi manu diplomu darbu, bakalauru, tā kā fragmentu. Viņiem šis diplomu darbs ir, es neteikšu, ka tā ir vesela izrāde, bet tas ir, principā viens cēliens, kas ir jāuztais. Un viņa bija atvēzējusies ne vairāk, ne mazāk kā uz Traviatu, kas ir tā ļoti nopietni beidzot bakalauru. Un šis vispār arī tas ir tāds nopietns materiāls. Un es viņai saku, Viktorija, pagaidi, nē. Es saku, nē, tas ir jautājums par pedagoģiju. Tomēr arī es saku, es neesmu pedagogs, man nav šādas pieredzes, bet es gribu. Un viņi runāja vienu dienu, otru dienu, trešo dienu. Viņi man zvanīja, un es lūdzu sev pārdomu laiku. Un pēc tam viņi man tomēr pierunāja. Un tas finišs bija tāds, ka tam nav droši labi, bet viens sakot, viņa finišēja, viņa laikam dabūja tajā reizē vienīgā kursā 10 par to darbu. Un viņa man teica, man jau liekas, ka pēc šitā tev uzaicinās strādāt Latvijas Mūzikas akadēmijā. Un pēc tam, ko es tad tagad es varu vainot tālāk tikai Ināru Slucku, kura, protams, tur jau ir mācības spēks ļoti ilgstoši un ļoti labiem rezultātiem. Un diemžēl, tur jau labu laiku bija ļoti retas rindas, jo daži pedagogi jau bija aizgājuši mūžībā. Un viņa man saka, nāksi? Es saku, Ināra, bet man taču nav metodikas. Es saku, kā tad? Viņa saka, un kā tu grasies viņu iegūt? Ja nestrādājot praktiski. Tas, protams, Ināra ar savu dzelžaino tādu. Ok. Un tad
faktiski pirmais kurs, ko es saņēmu tieši no Ināras rokām, es viņu saņēmu 2. kursā, tad pirmo kursu Ināra bija strādājis. Ļoti brīnišķīgs kurs, un tā ir liela laime, ja pedagogs saņem pirmo kursu, kurā ir tiešām ļoti labi studenti. Iedomājos, ja piemēram, aptuveni no 10, ka tev ir puse izcili, tiešām. Pie tam dažādas tautības. Tur bija arī krievotautības cilvēki, un nav noslēpums, ka tomēr tas ir drusku cits temperaments, un tu vari dot viņiem citādu materiālu, un tas ir kaut kā tik garšīgi. Un tas, ko es tajā izbaudu, es cenšos atrast viņā katrā to viņa atšķirīgo un viņa talantu. Kā tu jūties viņa eksāmenos? Šausmīgi, nosvīdus. Es vēl joprojām spēlēju visu līdzi. Tev varētu filmēt, jā? Jā. Nē, nav tā, ka es šitā dziedu kā vokālais pedagogs, bet vispār un tad ir tās vietas, kas man, izdarīju. Vai, jā, tā jau man likās, ka ģenerāla mēģinājumā bija labāk. Es zinu, šitas nav normāli. Šo es vēl neuztveru adekvāti profesionāli. Tas nezinu, nāks ar gadiem vai kaut kā tā, bet tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet vispār es to izbaudu un vienīgi es nezinu, cik ilgi man pietiks spēki, jo, kā es atceros, Aina Matīsiņa, viņai te bija ģeniāls teikums, tad, kad es viņu uzzināju, ka es kaut ko tādu grasot arī. Marija, kāpēc tev to vajag? Kāpēc tev to vajag? Vai tiešām pedagoģija, tas taču ir kamieļa sauciens tuksnesī? Tur jau ir tā lieta, ka tu gadiem liec kaut ko, un kamēr tu izveido arī savu sistēmu, kas tiešām tā ir, un es domāju, ka par pedagogiem šajā zemē var saukt, tieši tā, Mārķa Ķimela, Pēters Krilovs, Edmunds Freibergs, Aina Mati. Tas tomēr ir krāts, tev pūriņš gadu laikā, bet tas, ka man ir tikus dot iespēju to pamēģināt un saprast, kas notiek ar jauniešiem šobrīd, tas ir labi, jo tas man dod iemeslu nenovecot. Kā tu tiec galā ar stresu? Tev ir kāda recepte? Man, piemēram, tai elpošanas vingrinājumi vispār nepalīdz. Es viņus esmu darījusi. Vai tev ir kāda recepte, vai tu vienkārši izdzīvo viņu to stresu, un tad, kad sāc darīt, tas vienkārši automātiski pāriet? Nē, man liekas, ka tomēr es ar to elpošanu mēģinu, bet tad, ja man ir vairāk laika, man parasti, zini, kā ir dienās, kad man ir ļoti kaut kādas svarīgas lietas, es pamostos baigi agri pirms modinātājiem. Tad man ir kaut kāda 5 no rīta, kas jūt, ka man saules spinumā ir jau tāds. Un tad gan es mēģinu gultā vienkārši nomierināt elpošanu. Es nezinu, kaut kādu pašmasāžu es taisu, kaut ko tādu, bet vispār man palīdz garie gabali staigāt vējā, lietū, vētrā, vienalga kādos laika apstākļos. Tik tiešām es priecājos, ka man ir tā iespēja tad iziet ar bērnu vai vienai pašai. Kaut kādas fiziskas nodarbes. Jā, fiziskas, kurām tu redzi tūlītē rezultātu. Vienalga, vai tā ir peldēšana, vai tā ir mājas tīrīšana, vai tas ir trauku mazgāšana, vai, ēst gatavošana droši vien īsti nē, jo tad tu nevari kaut kādas, bet, reizēm jau arī tas vīns, tā jau ir. Tas tāds ātrs veids. Zini, tas tā kā tajā vecajā anekdotē, kad kā jūs atbrīvojaties, bet es nesaspringstu. Es gribētu šo iemācīties, bet tas man laikam, es esmu viegli ierosināma, ļoti aizsvilstos visādos veidos, un šis ir grūti. Tas droši vien ir mans spožums un posts. Tā emocionalitāte. Tāpēc tu esi laba aktrise. Tāpēc tu esi. Tu jau nevari būt aktieris bez emocijām. Tikai tas, protams, dzīvē. Un nevienam neinteresē, ka tu, piemēram, mājās pēc tam kļūst emocionāls. Vai tev skatos, cik vajag emocijas? Mājās tas ir diezgan. Tas ir cits stāsts, kā teikt. Kāda ir tava mīļākā vieta Latvijā, kur tu vislabprātāk pavadi laiku? Ir tāda? Man liekas, ka visos formātos tā ir jūra. Jūra vai mežs? Jā.
Man ir, man liekas, tas ir normāli. Cilvēkam patīk skatīties ūdenī un ugunī. Man vajag tās acis atpūtināt vai uz kalniem, vai tad, ja tu esi ārpus Latvijas. bet tās dabas ir, lai man piedod zemgale, bet man kaut kā tie līdzenumi netik ļoti. Man ir vajadzīgs kaut kāds reliefs, man ir vajadzīgi vai nu kurzemes āris, vai nu vidzem, kur ir kaut kāds, tur, teiksim, pie ērgļiem, tie skaistie ceļi, visi ar tiem mežiem. Tā ir tāda, jā, tur, ja tu par māju vietu, tad tas ir, teiksim, laukos, man ir Pirtiņā augšā, kur ierušināties. Es tev, protams, gribēju aizvedināt uz Košragu, jā. Jā. Jo, manuprāt, tā ir tāda vienkārši ārprātīgi skaista un tāda vārdos neaprakstām vieta, tāda mierpilna, radoša, tad tiešām tāda ārpus laika un telpas vieta, kur tu var aizbraukt. Jā. Un tad es sāku domāt par Košragu, par tevi, par to, par tiem lībiešiem, ka tomēr tu teici, ka tu gribētu apgūt vairāk lībiešu valodu, un tavam puikam tautība ir lībietis. Saistībā ar lībiešiem viņiem nesen bija liela svētki, to organizē viņiem cik... Līvu savienībai 100 gadi, jā, un vispār šogad ir arī Līvu karogam 100 gadi, kas tūlīt būs 19. novembrī, jā. Jā, un es aizdomājos par lībiešiem, un vai tas nav mazliet depresīvi, un tev nepārņem tāda kā nespēcības izjūta par to vēstures ritējumu? Iedomājies, tāda bija tāda liela tauta. Viņa taču plašā reģionā dzīvoja. Un ar to, kas ar šo tautu noticis ir. Un tomēr jūs esat tāda maza čupiņa, maza, bet spēcīga čupiņa, kas tā kā cenšas saglabāt to domāšanu, to kultūru. Jā, tās tāds mans pārdoms, vai tu nejūties, kā tu jūties? Tu jūties tā kā tāds idejas nesējs, tā kā tās pēdējais karogu turētājs, vai tu jūties tā kā tev vienkārši tas iedvesmo? Vai... Pirmā sajūta bija nevis lībieši kā tāda, bet vieta. Saprot, jo Līvu krasts, kur viņi tiešām vēsturiski visilgāk ir saglabājušies, teiksim, šī kurzemes strēle. Man liekas, ka tā atnāca tā pirmā apziņa, ka ja tev tur ir māja, tu, protams, vari, jāsaka godīgi, tie daži pēdējie kaimiņi, kas ir ienākuši ciemā, viņiem tā ir vienkārši māja pie jūras. Nedomājot par kaut kādu vēsturisku vai kaut ko tādu. Bet es nezinu, kāpēc man likās, ka ir forši saglabāt to, kas tur ir. Kāpēc tik ilgi tur bija tā neskartība un ka tas ir, bet izturēties pret to nevis kā pret vēstures reliktu un tā kā apdziedāt saulēno pagātni, bet saproti, tas viss, kā tu to mūsdienās un ko tu tālāk dari. Ne tikai saglabāt, bet arī nodot tālāk. Un man liekas, ka jā, labi, tā misijas sajūta varbūt, ka tas ir tā pārāk patosīgi, bet kaut kas tur ir. Jo, man liekas, ka nevajag izvairīties no patas. Tā ir kaut kādā ziņā. Es domāju, ka tā ir kaut kāda misijas apziņa. Zini, kā tā identitātes sajūta, viņi jau var būt dažādi. Tas ir, es nezinu, kurš no mums, bet ka mēs to terminu ieviesām par līvu skartais. Ka tu esi, tā kā vienkārši, jā, ka tev ir pat man ir mazliet tas aizķers. Sāk domāt, varbūt savu puiku kādā vasarā jāsūta to redzi. Nē, bet es domāju, jā, vienkārši, es domāju, ka tas arī ir audzināšanas romāns. Tāpēc, ka līvi ir tas pats stāsts, kas ar mums latviešiem. Pēc dažiem gadiem. Tas ir tas skarbums un tā depresivitāte, ko stāv. Jā, bet redzi, un tur ir tā tēma, atkal jautājums ir kāds. Vai tu spēj vienoties par kaut ko un kā vārdā? Ir pilnīgi skaidrs, ka arī līvu kopienai ir tas, es esmu pareizāks lībietis, es esmu vairāk darījis šī visa labā, bet nav runa par to. Un tāpēc es esmu tik priecīgi, ka es nosacītu no malas, jo es mēģinu spēt sarunāties ar abām pusēm un mēģinu šiem cilvēkiem pateikt, ka ir vajadzīgas abas lietas, ka ir vajadzīgs ne tikai akadēmiskas valodu pētniecības studijas un tiešām līvu valodas mācīšanās, kas būtu iespējams ne tikai reizi gadā vasaras nometnēs, bet tieši tas tagad arī notiek, ka šie bērni tiek aicināti un tiek atrasts iespējas, ka viņi var mācīties arī visa gada garumā, turpināt mācīties līvu valodu.
Bet arī savienot šo akadēmisko, to zinātnisko kopā ar to ar dzīves ziņu, ar to, kā tu to izmanto ikdienā. Jo, piemēram, tas veids, kādā es mācījos līvu valodu, toreiz, kad es arī biju līvu bērnu nometnē, pēc tam mēs kādu gadu braucām, vai drusku vairāk, braucām pie staltiem uz viņu mājām, sestdienas dienā, kur mēs pavadījām dienu kopā, gatavojot ēst un spēlējot spēles, un tad, kad tu darot šīs lietas, mācies valodu, vārdiņus, tad tas paliek daudz vairāk galvā. Jo tu to savieno, ar vienmēr sakot, tā ideja ir tāda, ka, savoti, tu vari strīdēties. Tas kļūst dzīves. Un emocionāli tas uzreiz viņš tev piesien vairāk. Un tu vari strīdēties par kaut ko, bet ja jums mērķis ir tas tāpat kā par mākslu. Sapot, man var nepatikt tas, ko tu dari, bet ja mēs runājam par vienu mērķi, tādā nozīmē, ka mans augstākais mērķis nav mans ego, bet ja tas ir tur kaut kur, tad kaut vai, kā mēs to nosauksim, teiksim, līvu kultūras tālāk nodošana, ne tikai saglabāšana, bet arī uz nākotni balstīts, tad ir jēga. Tad es cenšos, cik es varu kaut kādā formātā, veidā to padarīt, palīdzēt dzīvot tam. Tā, es nezinu. Jā. Tagad man būs tāds jautājums. Piemēram, kādu tu iztēlojies, ja tev būtu tā jāpasapņo, savu ideālo dzīvi? Varbūt tu jau to dzīvo tagad. Jo es nesen aizdomājos par to savu ideālo dzīvi. Es tā sapratu, ka kaut kādas mazas lietas, kaut kādas varbūt attiecības varētu pieregulēt kaut kādos līmeņos, kaut kā tā. Bet tādās lielās līnijās man laikam patika mana dzīve. Tāda. Bet es domāju, kāda ir tava, vai tu, kā tu redzi, vienkārši pafantazēji? Nē, es vienmēr gribu kaut ko vēl, bet tas tiešām ir tāds, attiecība lieta, zini kā, tā ir lielākā skola visu mūžu garumā, un tur Rīga nekad nebūs gatava. Jā. Es ļoti vēlētos, lai es spētu mazāk dusmoties par daudz ko, jo es uzšvirkstu vispār kaut ko. Tad, kad ir sagurums, tas ir mūždien. Kad kāds sāk cīnīties, kuram ir grūtāk, un kurš ir vairāk saguris, tas, kurš pa naktīm ceļas vai no rītiem, un tā ir tāda lieta. Bet vispār es domāju, ka tā attiecība māksla ir jāmācās visu dzīvi. Līdz ar to tas ir skaidrs, ka tur vēl vai. Ir kur augt, kā teikt. Tur ir kur augt. Bet es domāju, ka profesionāli, zin kā, es gribētu vēl, no tādām lietām, es noteikti gribētu lielo kino. Noteikti tās ir lietas, kuras nekad nav par daudz. Dažiem Holivudas zvaigznēm, bet mēs... Kur ir pārguruši. Pārguruši no filmēšanās. Bet tā tomēr ir skaista lieta. Filmēšanās ir pilnīgi cita specifika, bet tas ir skaisti. Otrs, es noteikti gribētu pastrādāt pie kaut kāda meistara. Tas nozīmē, ka tas, ja es, piemēram, domātu, vai doktorantūra vēl kādreiz, var būt, bet ne Latvijā droši vien. Bet tad man doktorantūra būtu tieši tā, pie kaut kāda superforša režisora, kas man pašai patīk, aizbraukt. Tad, kad jau mazais cilvēks būs drusku tādā vecumā, ka varētu viņu paņemt līdzi. Es tiešām domāju, ka es uz kādu gadu, 2 varētu aizbraukt kaut kur vēl pastudēt. Es teicu, ja es būtu ļoti, ļoti turīga, tad mans ideālais dzīves modelis būtu tā saucamā mūža izglītība. Piemēram, 4 gadus strādā, darbojos, un tad gadu mācies atkal. Aizbraukt. Zini, ko es vēl gribētu? Ja es varētu apgūt vēl citu profesiju, tad man būtu, es teicu, es varētu būt šitā ceļvežu, tā, ka es braucu pa valstīm un izpētu, iet uz restorāniem. Skatās, paliek viesnīcās vai, piemēram, pēta dabu, tāda National Geographic vai kaut kur. Man es tiešām gribētu paceļot vēl, noteikti. Tās ir kaut kādas tādas lietas, kas jā. Un droši vien, kādu skaistu lomu, kādu skaistu režijas darbu. Saproti, mākslinieciskus izaicinājumus, tādus foršus. Jā. Kaut kur, lai mani aiznes tas tur, kur es nekad neesmu bijusi. Jā, man liekas, tas ir grūti, un tas ar gadiem ir grūtāk. Jo tu jau daudz, kur esi bijis. Jā. Kāda ir tava brīvības definīcija? Kas tev ir brīvība? Vispār tā ir
ļoti svarīga tēma man. Es esmu diezgan pašpietiekama, tāpēc ļaut sev just, ļaut sev dzīvot un elpot, nesēdēt uz kakla otram, ieraudzīt viņā to, kas ir viņa talants un viņa stiprā šķautne, un mēģināt līdzās pastāvēt, darot katram savu lietu. Tā ir baigā māksla. Un nekļūt par to vēl skaudīgam, ja kādam tur vienā brīdī iet, teiksim, feināk profesionālajā dzīvē, bet saprast, ka varbūt tev ir tāds klusuma periods. Tas tāpat kā ziedam gadu laika ritējumu. Viņš uzplauks, tad viņš ir pilnā krāšņumā, un tad viņš arī vīst un nobirst, un tad viņš ir gatavs nākamajam ciklam. Man liekas, ka tā ir tāda, jā, un vēl brīvība ir, man liekas, saprast to, ka otrs cilvēks mainās. Jo man liekas, ka tu jau sevi sāc pazīt tikai caur otru. Jo pats visu laiku runājot monologā, tu nekad neiepazīsti. Tu sevi var iepazīt tikai tandēmā ar kādu attiecībās. Vienalga kādās, profesionālās dzīves, privātās. Bet vispār tā ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga tēma. Un, protams, tā ir milzīga atbildība. Jo man liekas, ka tie teorētiskie vārdiņi par to, ka tu man nedod brīvību, tas ir tikai teorētiski, jo tu īsti nevari nodefinēt, kas tad tas ir, ko tev vajag. Bet tas, man liekas, prasa tādu zināmu briedumu pakāpi. Tā kā būt pašam par sevi un tomēr izvēlēties būt kopā ar kādu otru. Nevis tāpēc, ka tev viņu vajag, bet tāpēc, ka tev ir forši ar viņu būt kopā. Es nezinu, šausmīgi bardacīgi atbildēju, bet varbūt kaut kas tur bija, nezinu. Ne, bet tur ir kaut kāds tāds zinām veida kaķisms, kas manī ir. Es apzinos to. Bērnam tu dod bez nosacījuma, bet pati es gribu mīļoties, tad, kad es gribu mīļoties. Un tad reizēm ir tā, ka kāds man saka, nāc, tad es saku, nē, tagad negribu klēpī, tagad gribu aiziet tur. Tur tas man ir raksturā, jā. Daži to iztulko kā augstprātību, bet tas ir mans laiks, ko man vajag pašai. Vai tu izjūti vecumu, vai tas tev biedē? Es neizjūtu vecumu. Es arī neizjūtu vecumu. Ne, bišķiņas izjūtu. Es domāju, ka to ļoti daudz teikšu. Vienīgais, kas būs nepatīkami, ir tas, ar laiku saprast, ka tavs fiziskais ķermenis vairs netiek tur, kur tu gribētu ar galvu izdomāt. Bet es domāju, ka tas tiešām ir stāsts par to, ka es kaut kā esmu mēģinājis sev noformulēt. Protams, ir vairāk bail no tā brīža, kad es varētu palikt nespējīga kaut kādās formās, kad, teiksim, kādam par nastu uz gultas. Es pieļauju, ka tas man biedē daudz vairāk nekā nāve. Jo es vispār domāju, tā ir ļoti interesanta lieta. Mēs, kad taisījām asinskāzes, mēs daudz runājām par Spāniju un par to, ka vispār dažādās kultūrās nāves, vispār dzīves cikls ir daudz, kultūrās uztver daudz adekvātāk. Jo, piemēram, mums arī tā nāve ir tas kaut kas tāds ļoti skumjš, bet tas ir dzīves apsolījums. Tas ir normāls dzīves cikls, ar to es gribēju teikt. Ka faktiski, jā, ka to sajūtu tādu, ka tu saproti, ka tas ir tavs apsolījums, ka tu dzīves no šitās saules neaizies. Bet tas gan droši vien ilgs. Tas arī tā palīdz. Man vienā brīdī palīdz, tāpēc, kad mamma aizgāja vai tētis, tad, ka tu ļoti labi un ļoti skaidri apzinies, ka ir punkts A un ir punkts B. Un tas, kā tu noies šo ceļu no punkta līdz A līdz B, ir tā pašas izvēle. Protams, dzīve tur dod kaut kādas sitienus, bet man liekas, ka vienlīdz liela enerģija ir jāiegulda tajā, lai tu būtu laimīgs un lai tu būtu nelaimīgs. Tā kā labāk ir ieguldīt enerģiju, lai tu būtu laimīgs. Par to vecumu izjūtu, neko es neizjūtu. Tas vienkārši ir man liekas, ka tas ir tāds jauno māmiņu sindroms. Nav laika. Tā kā, ja pirms bērna, manam puikam būs jau divi gadi un 3 mēneši, ja kādreiz pirms 30, kad man bija 8, tur skatos,
Ko grumbiņi parādīsies. Laikam tur arī, ak, Dievs, tagad ir, kad kamēr viss apģērbs, iepakojas istums, lai paspētu, ka uz kaut kādu vietu nav laika pētīt un iedziļināties tajā. Nu, tavam puikam jau būs gads un 7 nākamnedēļ. Gads un 7. Kas tavā dzīvē ir tā kardināli mainījies? Neskaitot, ka viss praktiski. Bet es domāju, kā tu jūties? Tu vairāk jūties kā mamma? Vai tu jūties kā sieviete? Vai tu spēj to savienot? Es domāju, ka pagaidām vēl ir mammas periods. Nu, tā sieviete tā lēnām nāk atpakaļ. Nu, paldies Dievam, nāk atpakaļ. Tas jau pavisam slikti. Bet to var just, vai ne? Jā, kā jaunā māmiņa, jaunā vecā māmiņa. Var. Tas ir tik skaisti, ka vienā brīdī tu pēkšņi tā kā sāc sevi just to sievietību atpakaļ. Nē, es vienkārši, tas ir, kam Ziedonim bija tāds kaut kāds tāds dzejols, es ļoti neprecīzi viņu to nocitēšu par to, ka gribas tā viegli nopūsties. Nu, apmēram, cik daudz vēl priekšā darāmā ir. Nu, ka tu tak saproti, tu tagad skaties uz to mazo cilvēku, un tu saproti, ka tas ir tikai sākums. Nu, es negribētu teikt, ka tā atbildības sajūta stindzina. Nē, nu, es gribu cerēt, ka tā nebūs, bet, nu, protams, ka tas ir... Nu, tu jau to saproti tikai pēc tam. Tu proti? Nu, es sāku vairāk saprast savu māti. Ja pirms tam tas jau daudz kas krita uz nerviem, vai tu esi paēdis, vai tu esi apģērbies, uzvelc cimdiņus, un es jūtu, es saku, Tija, man ir kauns, ka es atkārtoju visu laiku vienu un to pašu, vai tu esi paēdis, un no vienas puses apzinot, cik tas ir briesmīgi, bet man tiešām ir svarīgi, ka tas bērns ir paēdis un apģērbies, un tas tā. Zini, kas ir tādos sīkumos ir jau tās lielās lietas. Tā lielā baile ir tikai par to vienu, kādā pasaulē viņam būs jādzīvo. Nu, vēlns viņi zina, mēs visi te piedzīvosim pasaules galu, to neviens nezina. Tāds var būt. Bet manuprāt, visos laikos ir bijusi dumsa, apdraudējums un ir bijusi gaisma. Nu, tagad liekas, ka tā tumsa ir tik mežonīgi daudz, kad grūti ieraudzīt. Un arī visas tās ziņas, viņas vienkārši ziņo tikai par nelaimēm un postu, nevis par labām lietām. Tas varbūt ir vienīgais, tā kā, zin kā, es zinu, ka nu, tādā mīlestības viņam nepietrūks nekad, un arī izglītību laba dosim. Vienkārši saproti, kā lai tu, tas mūžīgais tās, kā lai tu viņu sagatavo kaut kam tādam, ko tu nevari sagatavot. Par to, it kā, un cik ļoti es jau pat esmu old schools tam, tā kā vecmodīgi tam, kas viņu sagaida. Jo, nezinām, tas viss, kas tagad, es pat ne pa kariem, bet es pat domāju, jau visu par to mākslīgo intelektu tēmu, tas ir viens, kas ir arī, protams, cik vispār, un kā tā robotu tēma, par to, ka viņa jau ir ienākusi, un skaidrs, ka tur jau ir sākušās ziepes nenormāls, un ka viņi tagad mēģina kaut kā to apstopēt, un jau ir par vēlu. Bet no otras puses saprotu, ka arī māte daba jau ilgstoši. Mēs tieši par šo runājām. Nu labi, tas ir atkal tāds tā-da-da-dām, bet saprotu tieši tā. Tu domā, tu cilvēks domā, un cik kārtīgi, un tā, bet tad tu apzinies, ka, piemēram, Īslandē ir vēl viens vulkāns, kurš jau uzies gaisā. Tas, nevis tas, kas uzgāja un nostopējās, bet tur ir vēl viens stipri lielāks. Un tad, saprot, tad viss, tad būs teoretizēšana par to, kur mēs esam. Labi, es domāju, ka vienkārši ir jāizbauda tas laiks, kas mums ir dots vienam ar otru kopā. Es tā gribētu to darīt. Un protams, ka ir tie mirkļi, ka tagad tajā skriešanā tiešām ir tā kā mirkli apstājies, tu esi skaists, man gribās to. Savu, ka tu saproti, ka, Dievs, tev 10 minūtes, tu zini, bet tev viņas ir, tev jāskrien atkal, bet izdodas daudz apzinātāk nomest pa bremzēm nekā agrāk tas būtu bijis. Tas gan ir fakts, jā. Bet tā nav tā, ka arī par daudzām lietām tu vairs tik ļoti nesatraucies. Tā kā spēj arī teātris atšķirot lietas, kas ir svarīgāks un kas ir mazsvarīgāks. Jā. Zini, ir tāds enerģijas taupīšanas režīms. Nevis tas, ka viņas nav, bet tu viņu ieslēdz tomēr tad, kad vajag. Jo kādreiz es tiešām tā šļakstoties visu laiku tā staigāju. Tad ar visu pilnu kāju, bet es atceros, ka man
Kas man šito? Mēs ar Edmundu Freibergu runājām kādā vienā reizē. Viņš man šausmīgi sasmīdināja par to, kā dažādi temperamenta aktieri un aktrises veido savus tēlus un lomas. Viņš tajā reizē salīdzināja, man liekas, Antru Lieckalniņu un Astrīdu Kairišu. Nu, par to, ka tu zini, tu pat ļoti labi zini, kā Astrīda strādāja. Astrīda ļoti lēnām, klusi, ilgi vāca gabaliņu sev, un tad, ka šāvārā. Un Antra, protams, bija tā, kur, man liekas, jā, un jā, Edmunds man arī mēģināja, tu nemēģini man nospēlēt Astrīdu Kairišu, ja tu esi Lieckalniņu. Nu, tur bija kaut kāda par to temperamentu, bet kaut kas tur ir tāds. Es gribu cerēt, ka jā, es tā kā sakārtoju galvā vispirms, un tad mēģinu realizēt. Nu, ko, Marija? Es gribētu noslēgt mūsu sarunu ar Alberta Einsteina vārdiem, kā teikt. Dzīve ir velosipēds, lai saglabātu līdzsvaru, ir jāturpina kustēties. Absolūti, jā. Es to novēlu tev, es novēlu sev, es novēlu mūsu teātrim, lai mēs turpinām virzību, lai mēs turpinām kustēties un sasniegt jaunas mākslas virsotnes. Paldies, Marija, par brīnišķīgo sarunu. Paldies! Klausies Nacionālo!